Bet kas ir sociālā integrācija, kā mēs ar to tiekam galā, par to vairāk Renāta Ābelīte. Labrīt, Latvija! Šodien runāsim par iespēju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām mācīties. Jebkurā vecumā var apgūt jaunu profesiju un dzīve turpinās. Jūrmalā sociālās integrācijas valsts aģentūrā cilvēkiem ar invaliditāti piedāvā gan mācības, gan arī iespēju uzlabot savu veselību. Un sociālās integrācijas valsts aģentūrā cilvēki ar invaliditāti var iegūt valsts apmaksātu pakalpojumu, tas ir iegūt profesionālo izglītību, pie tām dažādās jomās un dažādās pakāpēs. Jūrmalas profesionālajā vidusskolā var iegūt arodu izglītību, profesionālo vidējo izglītību, kā arī profesionālo pamatizglītību. Savukārt aģentūras koledžā cilvēki ar invaliditāti var iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Lai pieteiktos valsts apmaksātai izglītībai, cilvēkiem ar invaliditāti jāveic profesionālās piemērotības noteikšana. Tās ietveros speciālisti izvērtē vispārējās spējas un zināšanas, prasmes un iemaņas, veselības stāvokli un iesaka, kāda profesija katram cilvēkam ir vispiemērotākā. Patreiz ir 2 nedēļu profesionālās piemērotības noteikšana invalīdiem, kuriem vēlās mācīties mūsu skolām par budžeta līdzekļiem un lai noteiktu, kurā mācību programmā katrs ir vispiemērotākais, tad ir šie testi. Principā jautājumi ir vienkārši salīdzinoši. Es biju gaidījis, ka būs sarežģītāk. Es vēlējos personāla vadību un arī vēl bija doma par elektrību, mācīties elektromehāniku. Bet, ņemot vairāk, mans veselības stāvoklis neatbilst, kā komisija noskaidroja izvēlētajām profesijām, tad palika pie personāla vadības vai grāmatvedības. Ko jūs varētu ieteikt tiem skatītājiem, kuri atrodas līdzīgā situācijā un viņi sēž mājās 4 sienās? Droši uz priekšu, lieniet ārā no savām maliņām, sāciet dzīvot. Šajā skolā cilvēki mācās no visas Latvijas. Tie ir dažāda vecuma cilvēki, kuriem šī ir vienīgā iespēja, lai kļūtu par pilnvērtīgu sabiedrības locekli. Es nokļuvu pateicoties draugiem, kuri jau zināja par šo programmu. Viņi man pateica, bet par šo programmu es varēju zināt jau agrāk, par 15 gadi atpakaļ. Es 15 gadi skaitos invalīds, un es par to programmu tikai uzzināju pagājušajā gadā. Skola piedāvā apgūt dažādas profesijas, un tomēr viena no pieprasītākajām ir elektrotehnikas montētājs. Es pat teiktu, ka šajā profesijā, tā ir 2-gadīgā profesija, ka vairāk mācās cilvēki ar īpašām vajadzībām nekā tāda vesela cilvēka. Īpaši uzmanība tiek pievērsta jaunākajām tehnoloģijām un iespēja pielāgoties mainīgajam darba tirgumam. Viņi ir mērķtiecīgāki, viņi arī izprot to, ka šīs tehnoloģijas viņiem ir ļoti vajadzīgas un ka tās viņiem var dot dzīvē kaut kādas papildus iespējas, vairāk iekļauties sociālajā vidē, visos šajos sociālajos tīklos, un viņi vairāk prot novērtēt to, ko viņiem dod. Līdztekus mācībām šeit var saņemt arī rehabilitācijas pakalpojumus, kā arī uzlabot un nostiprināt veselību, tādējādi paaugstinot dzīves kvalitāti. Audzēkņi ar invaliditāti šajā skolā mācās bez maksas. Jo cilvēki pēc avārijām, pēc negadījumiem, pēc lekšanām ūdeņos, ka šodien pie mums mācās vairāk kā 20 cilvēki, kas pārvietojas ratiņkrēslos, tātad viņiem ir jāpalīdz psiholoģiski, jāpalīdz atgriezties atpakaļ sabiedrībā.